Jaunajā plānošanas periodā Latvijas lauksaimnieki var rēķināties ar labvēlīgāku tiešmaksājumu sadalījumu nosacījumiem nekā tas ir pat labāk. Pēc tikšanās ar ministru prezidentu Valdi Dombrovski atklāja Eiropas Tautas partijas Eiropas parlamenta grupas lauksaimniecības jautājumu koordinators Alberts Dess. Latvijā rēķinot uz hektāru ir vismazākie izlīdzinošie maksājumi pirmā pīlāra ietvaros, jo ja Latvijā tiek maksāta aptuveni 78 eiro uz hektāru, tad Grieķijā aptuveni 500, un jāsaka, ka tik lielas atšķirības pēc 2013. gada vienkārši nedrīkstētu vairāk būt. Vienlaikus gan viņš prognozēja, ka maksājumi Latvijai arī turpmāk nebūs tik lieli kā piemēram Vācijā vai citās vecajās Eiropas valstīs, un drīzāk tiks veikts finansējuma samazinājums vecajām valstīm un Latvija piedzīvos finansējuma palielinājumu. Konkrētas vienošanās gan pagaidām Eiropas Savienības līmenī panāktas nav, un vēl ir gaidāmas ļoti smagas diskusijas un kompromisu meklējumi. To, ka gaidāmas smagas sarunas, prognozē arī Dombrovskis, pēc kura domām visdrīzāk tiks ieviesta vienkāršota izlīdzināšanas sistēma. Attiecībā uz nākošo finanšu perspektīvu nav pārliecības, ka izdosies palielināt Eiropas Savienības budžeta apjomu procentos pret Eiropas Savienības kopējo nacionālo ienākumu. Acīm redzot, maksājumos tas paliks ap 1%, varbūt nedaudz vairāk, cerams nedaudz vairāk, kas nozīmē, ka faktiski būs jautājums par šo līdzekļu samērā ierobežoto līdzekļu pārdali Eiropas Savienības budžetā, taisa skaitā kopējās lauksaimniecības politikas budžetā. Savukārt Latvijas Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete atzīmē, ka lauksaimniekiem nākot klāt aizvien jaunas un jaunas prasības, tāpēc finansējuma apjomu no kopējā budžeta samazināt nevar. Protams, ka Latvijas zemnieks visvairāk interesē, vai uzlabosies Latvijas zemnieku situācija. Diemžēl tā ir tik slikta Latvijā, līdzīgi tas ir Lietuvā, Igaunijā un Rumānijā, ka to apzinās arī pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis un arī parlamenta deputāti, un izlīdzinājums katrā ziņā krietnes solis uz augšu, ar to mēs varam rēķināties. Jautājums ir, cik ātri tas stāsies spēkā, jo viens no lielajiem Eiropas parlamenta diskusiju objektiem, un es paredzu, kā arī valdību vadītāji par to diskutēs, tad, kad mēs būsim vienojušies par kopējās politikas aprisēm, kāds būs šīs politikas ieviešanas pārejas periods. Viņi piebilst, ka Latvija ir ieinteresēta, lai šis pārejas periods būtu pēc iespējas mazāks.